Tagad sanāk, tas bija būtībā 14 gadus atpakaļ. Es jau jūtu, ka tas ir plus mīnus mans aicinājums, bet es domāju, nē, labāk darīšu visu kaut ko citu, kur vairāk var nopelnīt. Bet tas man nenesa prieku atkal. Jo arī tu nekad nevarēsi izdomāt visu perfekti un pieslīpēt līdz galam. Vienkārši ir jāsāk darīt. Man liekas, tā kā viss ir pupa mizas reāli. Ja tev ir veselība, tas dzīve, viss kārtībā. Visu var atrisināt. Kaut kas notika, tāpat to var atrisināt. Sveiciens visiem skatītājiem. Mans vārds ir Lauris Zalants. Es esmu šī podkāsta vadītājs, un mēs, protams, ka turpinam iztirzāt sporta tēmu no dažādiem aspektiem. Un šīs epizodes ietvaros mēs runāsim par dažādiem dzīves posmiem, kuros varbūt sports vairs nav tikai par formu, rezultātu vai kādu konkrētu disciplīnu vai mērķi, kuru tu sev esi nostādījis. Tas kļūst par veidu, kā atgriezties pie sevis. Soli pa solim, atgūt spēku, kontroli, ticību savam ķermenim. Šodien pie mums ciemos ir Roberts Bērziņš, sporta izglītības aģentūras absolvents, kurš strādā ar ielu vingrošanu, fitnesu un arī online coachingu. Roberts sportā ir sasniedzis diezgan augstus, apjomīgus līmeņus, vai ne, un rezultātus arī, ja tā var teikt, iegūstot 5. vietu ielu vingrošanā pasaulē, taču viņa stāsts nav tikai par sportiskiem sasniegumiem. Tas ir arī stāsts par disciplīnu, pašpārliecinātību, profesionālo drosmi un iekšējo spēku brīžos, kad dzīve pārbauda daudz nopietnāk nekā to var izdarīt jebkurš treniņš. Šodien būs ārkārtīgi forša, skaista saruna ar pašu viesi Robertu, tāpēc es domāju, ka mēs ķeramies klāt, paspiežam rokas viens otram. Čau, Robert. Čau. Paldies par to, ko tu dari, un paldies par to, kas tu esi. Ķeramies klāt sarunai. Ielu vingrošana. Tas ir tas, kas mani fascinējas ar visu dzīvi, jo tas ir 100% darbs pašam ar savu svaru, vai ne? Stāsts par to, kāpēc tevi vispār tā ielu vingrošana ir uzrunājusi un kā tu spēji dabūt tādus rezultātus tajā, jo es esmu pamēģinājis pievilkties 10 reizes pie stieņa, un es saprotu, ka šeit ir baigais darbs, jāiegūt iespējams pat vairāk nekā strādāt ar kaut kādiem svariem un hanteles tur cilāt. Jā, ar ielu vingrošanu droši vien kā jau katram tas sākās ar tādu pašu bāzi, kas ir pievilkšanās. Ja? Es atceros, kad mums skolā bija 9. klasē jāliek ieskaita, bija jāpievelkās, un bija, manuprāt, 10 reizes jāpievelkās. Un toreiz uz to ieskaitu es tā nopietni gatavojos, jo tas jau nebija jautājums tikai par atzīmi. Tas jau skolā ir jautājums par statusu. Cik tu reizes pievilksies, ja visvairāk pievilksies no visiem džekiem, tad tur būs savējais. Ja? Tieši tā. Un es atceros, toreiz pievilkos 12 reizes, vajadzēja 10, pievilkos 12. Jutos baigi labi, bija ego gaisā. Un kaut kā tā pievilkšanās kopš tā laika arī tā sirdī palika. Un tad arī pēc tam jau sāku, gāju uz citiem sporta veidiem, ar boksu nodarbojos sākumā, paralēli boksam, pēc tam sāku arī ar svaru zāli nodarboties. Tad tā visa ielu vingrošana nebija īsti aktuāla, bet tā vienmēr viņa bija fonā kaut kur. Man ļoti pievilkšanās vienmēr patika, visādi ielu vingrošanas vingrinājumi patika, bet tas tā nebija vēl tik aktuāli. Un tad būtībā pēdējos 5 gados es tikai atkal aktualizēju priekš sevīm to ielu vingrošanu vairāk. Un tad arī piedalījos sacensībās, pierādīju sevi, sardzēju potenciālu un tagad virzos tā kā nopietnāk uz to visu. Pašam trenēties šajā kategorijā, šajā sporta veidā ir viens, bet tu arī trenē citus tajā. Jā. Kā izpaužas tas treniņa process varbūt, vai tu stāvi vienkārši blakus un tu, jo, hanteli pacelt ir viens atkal tās hanteles un tos svarus pieminot, ja, tur parādīt tehniku, kā to darīt, bet, ielu vingrošana jau nav tikai stāsts par, tu vienkārši pievilkies, ja? Bet, ir kaut vai, ja mēs runājam par stieni pievilkšanās, tad tu sevi uzmet gaisā. Kā tu vari šito izstāstīt, kad tas tev ir jāizdara? Redz, atkarīgs kāda līmeņa cilvēks atnāk, jo, ja viņam jau ir zināšanas, viņš var pievilkties jau tur ļoti viegli 10 reizes, tad mēs varam to mēģināt, ja? Tas ir soli pa solim. Izmantojot palīgu līdzekļus, pārsvarā gumijas izmantojot un tā tālāk, bet, piemēram, ja mēs sākam ar to pašu primitīvāko, kas ir vienkārši pievilkties, ir daudz cilvēku, kas atnāk un viņš knapi var vispār stienīt nokarāties, ja? Un kur vēl pievilkties. Un tad ir viss tā bilde jāten atpakaļ un jāsāk no paša starta, jāsāk ar pašiem pamatiem,
kas ir nostiprināti ar lāpstiņas, vispār iemācīties karāties stienī pareizi, jo tur arī ir dažādas tehnikas, kā to darīt. Īkšķis apkārt stienim vai nav apkārt, un kādā pozīcijā plauksta novietot. Ja? Un tā tālāk, visādas mazas nianses. Un tad, protams, sākam ar gumijām, ar palīgu līdzekļiem, un tad, teiksim, no pašiem pamatiņiem kāpjam tā pa tiem pakāpieniem augstāk un augstāk. Protams, kad cilvēks bez jebkādas iepriekšējās pieredzes atnākot, viņš nevar gribēt uzreiz, es te tūlīt muscle-up uztaisīšu, vai tur, kaut kādu ielu vingrošanas triku. Ja? Viņam jāsaprot to, ka, labi, man būs jāsāk no pašas apakšas, un tad pamazām tikai var būvēt tos skillus, teiksim, angļu valodā. Tā. Bet kurā mirklī tu pats sajūti priekš sevis to vēlmi, to aicinājumu nodot šīs zināšanas tālāk kādam? Būtībā jau sen, pabeidzot vidusskolu, bet tad kaut kā neaizvirzījos uz šo te lauciņu, jo likās, ka ko tad pa treneru tur neko nopelnīt nevar, un tajā laikā tā arī tas bija. Tagad jau bišķiņ cita laika, tomēr sociālai tīkli ir daudz plašākas iespējas. Un tikai tagad to sāku atkal nopietnāk apdomāt, un tikai tagad pie tā esmu atgriezies atpakaļ. Tad cik sanāk? Tagad sanāk, tas bija būtībā 14 gadus atpakaļ. Es jau jūtu, ka tas ir plus mīnus mans aicinājums, bet es domāju, labāk darīšu visu kaut ko citu, kur vairāk var nopelnīt. Bet tas man nenesa prieku atkal. Jā, un ko tu paspēji darīt, ja drīkst jautāt? Es ar social media mārketingu nodarbojos ārzemju uzņēmumiem. Un, tad, kad es to sāku darīt tā nopietnāk, es pamanīju, ka man tas labi padodās. Tad es sāku pats savus sociālos tīklus arī attīstīt paralēli, jo es iemācījos, kā to pareizi darīt. Un nekad nebija kameras priekšā runājis, un tas sākumā likās baigi grūti, baigi sarežģīti. Pārfilmēju katru video pa 40 reizēm, līdz varēju kaut ko iepaustot. Un tā man tas kaut kā lēnā garā aizgāja. Sajūtos pārliecinātāks par to, un kaut kā tā. Vienkārši darot. Tieši tā, vienkārši praktizējot. Jā. Tāpat kā ar ielu vingrošanu noteikti. Jā. Vai ir kaut kas tāds, kas tev šobrīd ielu vingrošanā liekas grūti? Jā, jo dabūt 5. vietu pasaulē. Tas ir. Protams, ielu vingrošanā ir daudz dažādu vingrinājumu, kurus es pat nevaru izpildīt, kurus man vajadzētu, vēl 10 gadus, lai es tos iemācītos, jo tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tas tā kā, mēs varam kaut kādu ekstrēmo sporta veidu paņemt, piemēram, tur, snowboard kaut vai, arī tur ir tādi triki, ko pat, augstākās klases līmeņa džeki, viņi saprot to, ka, labi, es līdz šitam nekad netikšu pat, Jo tas nav tā kā zālē, vienkārši, ir tāda hantela, es tur varu mazāku hantelu, paņemt lielāku hantelu, bet te jau ir savādāk, te ir vienkārši tāds vingrinājums, kuru tu nevari izpildīt. Līdz tam vingrinājumam tev ir jāizpilda vēl miljonus soļi, lai tu vispār to vingrinājumu varētu kaut pussekundi noturēt vai izpildīt. Ja? Tā kā, tur ir ļoti daudz dažādu tādu veidu vingrinājumu, bet tas, kur es piedalos, ir spēka ielu vingrošana, tā ir tieši uz pievilkšanos ar papildus svaru, līdztekas ar papildus svaru un šīs spēka izejas, jeb muscle-up, kā tu minēji sākumā. Ja? Un šie ir tie 3 vingrinājumi, kuriem es maksimāli fokusējos. Un tajos, teiksim tā, laikam visgrūtākais ir sevi nesatraumēt kaut kā. Jo visu laiku ir jāatkārto šie vingrinājumi pirms sacensībām ļoti daudz un regulāri. Un tev ir jāatrod tas angliski sweet spot, es nezinu, kāds ir latviski, tas saldējs viduspunkts kaut kāds, kurā tu, tieši tā zelta vidusceļš, kurā tu nesatraumējies un nedabūni kaut kādu pārslodzes traumas, kaut kāds cīps, liekaisums. Jo tad, kad viņi atnāk, tad tu esi nopauzāts atkal uz vairākām nedēļām. Un tad visu laiku ir tā cīņa starp to pārslodzi un starp to progresu. Tas tāds baigi šaurs, tas balanss. Kādi ir rekordi tev šajā? Rekordi tātad 25. gada pasaules čempionātā ar plus papildus 32 kilogramiem pievilkos 17 reizes. Līdztekas ar 48 kilogrami 31 reize. Un spēka izējas, manuprāt, bija 12 reizes. Bet spēka izējas pašam ar savu svaru jātaisa, bez papildus svara. Bet tur ir tāds nolikums, ka tev no tā stieņa, kurā tu karājies,
30 centimetru attālumā stāv siena, tāda gara kaste, un pie viņas nedrīkst pieskarties. Tā kā ir ļoti taisni, ļoti tīri viņi jātaisa. Tā kā ir diezgan grūti. Jo vairāk, ka tu riktīgi fokusējies uz spēku, tev tai pašā laikā jābūt arī atlētiskam. Tu nevari būt vienkārši pārkačājies. Nezinu, tur powerlifters atnāk, un tad tev jāizpild pēkšņi šāds te vingrinājums, kurā vajag tīrāko atlētismu, tā kā pašu augšgalu. Un kāda bija rezultāti? Tad pirmajā vietā, tā tīri salīdzināt. Pirmā vieta, teiksim tā, tur skaita kopā tos punktus. Ja? Man punktu skaits, ja nemaldos, bija kaut kāda 59 vai 60, ja? Un pirmajā vietā bija 72. Okay. No Bulgārijas tur Džeks viens. Man vienīgi paveicās, ka man ir viņa labs kontakts, mēs bieži komunicējam, viņš man savas programmas rāda, kā viņš dara. Un es visu laiku tikai no viņa uzsūtu to informāciju, tā kā sulklis, un ceru, visaties nākamgad tev ielikšu varbūt. Bet kas ir interesanti, ka es viņu vinnēju 23. gadā. Es pirmo reizi piedalījos 23. gadā, viņš arī piedalījās. Viņam vēl nebija tāds līmenis, un es viņu vinnēju. Un tad pēc 2 gadiem viņš atbrauca un vinnēja mani ļoti stipri. Jo es paliku 5. viņš bija 1. Ja, Vai tu vēlreiz startēsi? Jā, šogad. Augustā, pēc 2 mēnešiem. Okay. Es tagad intensīvi gatavojos. Tad tu tagad eji riktīgi cauri. Vai tev tad atliek laiks trenēt citus šobrīd? Jā, atliek, protams, jā. Pats pirmais, ko tu no rīta dari, uztaisi savu treniņu, un tad viss, un tad pārējie treniņu klientiem. Bet šobrīd es gaidu, kad atvērsies, lai es varu tā kā oficiāli iet sporta zālē uz vietas trenēt cilvēkus, tad es gaidu, kad atvērsies jaunais Gym Latvija. Purciemā, tad es iešu uz turieni, tad es trenēšu cilvēkus uz vietas. Šobrīd es trenēju uz vietas cilvēkus tikai privātajā sporta zālē, kas nav publiski pieejami. Un online klienti, protams. Online, atšķirība skaidrs kāda. Tu vienkārši nesatiec cilvēku klātienē. Bet cik labi izdodas nodot to, kas ir it kā jānodot. Jo es esmu dzirdējis online coachingu, tur, kas ir no treneriem, kas vienkārši tur aizies uz zālīti, tu esi nopircis kaut kādu programmu un cilā atkal tās hanteles jau iepriekš pieminētās. Bet tieši ielu vingrošanā, kā ir šajā sporta kategorijā caur online mācību kādu? Tātad, tieši pašu ielu vingrošanu online, tā diezgan grūti ir nodot. Teiksim. Es vairāk online mācu cilvēkiem vienkārši sporta zāles, pamatus. Ja. Un tas jau nav nemaz tik sarežģīti. Tev ir pašam savu datu bāzi safilmēta video, kur tu pirmkārt pats sevi nofilmējis profesionāli, tur no priekša, no sāna, kā pareizi izpildīt, piekomentē vēl tajā video. Ja. Tas ir viens, kas nāk līdz klientam, ja, šī pievienotā vērtība. Tad otrs tas, ka tu viņam tad individuāli pēc tam aprēķini, cik viņam ir tur vidējais kaloriju patēriņš ikdienā un uz ko viņam vajadzētu iet, uz kaloriju deficītu vai kaloriju proficītu, kāds ir viņa mērķis. Ja. Es aizsūtu klientam listi ar 30 jautājumiem dažādiem tur par viņa mērķiem, vispār par ikdienu, par traumām, pilnīgi visu ievāc tādu datu bāzi no klienta, un tad vienkārši klientam katram izveido šo programmu, vadoties no šīm atbildēm, ko viņš tev sniedz. Un tad jau pēc tam klientam, protams, kad es lieku viņiem arī nofilmēt pēc viņa iespējām kaut kādus tos vingrinājumus, ko viņi izpilda, lai es pēc tam arī varu sniegt kaut kādu feedbacku par to, vai šie vingrinājumi ir pareizi izpildīti vai nav, ko tur uzlabot vēl. Protams, ka tas nav tik labi kā klātienē, bet tas ir krietni lētāk. Un, teiksim tā, cilvēks var no jebkuras pasaules vietas arī to darīt. Un attiecīgi arī tu patiesībā no jebkuras pasaules vietas vari. Kāds ir pieprasījums? Es domāju, no kura vairāk. Es neprasu konkrēti tur skaitļos neko, bet kurš ir vairāk, ko cilvēki vairāk šobrīd izvēlas? Es uz to online coachingu, ir diezgan labs pieprasījums katrā ziņā, bet es uz viņu tik daudz nespiežu šobrīd. Es tagad gribētu vairāk klātienē tos klientus dabūt, jo es gribu vairāk safilmēt kontentu ar klientiem klātienē, klientu tos rezultātus klātienē, jo tas ir tomēr, man liekas, tāds... Es tur jūtos arī gandarītāks. Es arī redzu to cilvēku, kas ar viņu runāju, es zinu, kas viņam var ielikt savas zināšanas, es zinu, kas arī viņu var krietni vairāk motivēt, nekā ja viņš ir tikai man online, ja, un tur WhatsAppā saraksta notiek. Tāpēc es vairāk fokusējos uz šo, es gribu vairāk klātienē tos klientus,
un redzēt tos viņu rezultātus. Jā. Bet arī online ļoti labi rezultāti. Vienkārši atnāk cilvēks, kurš viņš nezina vispār pašas pamatus, kas ir jāēd, cik daudz jāēd. Viņš atnāk, viņš tur ēd pilnīgā kaloriju proficītā katru dienu un brīnās, kāpēc viņam liekais svars. Viņam it kā liekas, ka viņš ēd veselīgi, bet patiesībā viņš ļoti daudz ko nesaprot. Viņš tur pārāk daudz ogļhidrātus, piemēram, lieto ikdienā un kaut ko tādu. Tad nedaudz pamaina to diētu, pat ne tur ļoti drastiski, un pēkšņi viņš redz, ka svars krītās. Wow, pēc mēneša tur mīnus 6 kg, piemēram. Tas jau ir ļoti labs rezultāts. Kas ir daudz ogļhidrāti? Cik tas ir daudz? Kā kuram? Katru ēdienu reizi makaroni? Makaroni tādu veidu ēdieni. Tas ir tas, ko es klientiem neiesaku īsti. Tas ir tāds, varbūt reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā var pārsā jau labāk griķi vai rīsi, kam tāds zemāks glikēmiskais indeks. Bet, kur jau vairāk ogļhidrāti ir cukurā. Tur arī ir tā problēma cilvēki. Apēd tur vienu šokolādes tāfelīti, un pēc tam viņš domā, cik es vēl varu apēst ogļhidrātus. Patiesībā tu jau vairs nevari apēst necik, tāpēc, ka tu jau apēdi to šokolādi. Jā. Tāpēc labāk ir ēst griķis un rīsis vairāk nekā to vienu šokolādīti. Bet, ja gribas kā ar kaut ko panašķoties, ko labāk ņemt? Protams, ka var panašķoties. Vienkārši nedarīt to katru dienu, jo var arī to šokolādi apēst. Bet vienkārši, lai tā nav tāda ikdienas rutīna cilvēkam. Lai nav tāds, ka katru dienu atnāk pēc darba mājās un savas negatīvās emocijas viņš gremdē šokolādē. Ja? Tāpēc tur ir īstenībā tāds liels mentālais darbs, ir darbs ar sevi katram. Bet man prieks redzēt, ka cilvēki, kad viņi pamaina to diētu, sāk būt aktīvāki. Es arī redzu, kā viņiem mainās emocionālais stāvoklis, kā viņiem vispār uzlabojās tā ikdiena, kad viņiem tā pašsajūta uzlabojās arī. Ja cilvēks pieredz, viņš atnāk pēc stresainas darbdienas mājās, apsēžās dīvānā, protams, ka viņš grib uzreiz pacelt savu dopamīnu līmeni, serotonīnu, ko viņš dara, ieslēdz televizoru vai pie datora apsēžās, džeki pārsvarā atkorķē aliņu vaļā vai sievietes vairāk tur saldumus. Un to visu dara reizē, un tā tu maksimāli to dopamīnu uzkačā augšā mākslīgā veidā. Bet tagad cilvēks sāk ēst veselīgi, protams, ka pirmā ir tā pretestība. Sākumā tas liekas grūti, dopamīns ir zemāks, liekas viss slikti, bet tu izturi tās 2 nedēļas, un tu, pieņemsim, tā televizora vietā izvēlēs tur vairāk iziet ārā pastaigāt, kaut kur svaigā gaisā vai riteni pabraukāt, un tad cilvēki vienkārši sāk beidzot baudīt to īsto dopamīnu, kuru tu vari sasniegt, nevis to mākslīgo. Un tas jau ir ļoti 2 dažādas lietas. Es gribu mazliet atgriezties pie tā salduma nedaudz. Proteīna batoniņš. Jā. Proteīna vafeles kaut kādas. Tur ir rakstīts zero sugar. Kādā veidā tas ir iespējams? Vai tiešām tā ir un tie visi ir veselīgie cukura aizvietotāji kaut kādi? Jo viņa garšo kā parasta kinder vafele. Bet tā ir proteīna it kā veselīgā. Jā. Tur ir ļoti daudz saldinātāju klāt, kas arī nav baigi labi. Es neesmu par to tik daudz pētījis, tāpēc es negribu kaut ko samalot, bet šie saldinātāji arī apmāna principā smadzenes, iedod signālu smadzenēm, pabaro šo saldumu kāri, ja? Bet, protams, ka tur arī viņiem kaut kādās lielās devās arī tam saldinātājiem ir savas sekas. Ja tu tur apēd vienu to proteīnu batoniņu dienā, manā uzturē nekas traks nebūs. Es arī tos proteīnu batoniņus ik pa laikam apēdu, kad man gribās kaut kādu saldo. Katrā ziņā tas būs krietni labāk nekā apēst to vienu snikeru. Labāk tad apēst to proteīnu batoniņu. Bet tie batoniņi arī atšķirās, tomēr nav tāda viena klasifikācija. Proteīnu batoniņi ir arī tādi, kuros ir cukurs iekšā, ir arī daži nedažādi. Ir tādi, kur vairāk ogļhidrāti, ir tādi, kur maz. Tur arī, tas liels klāsts ar viņiem ir. Paturpināsim mazliet par to izglītības pusi. Kā tu izlēmi, ka tu gribi mācīties šeit, sporta izglītības aģentūrā? Tieši kā es izlēmu, vai tieši kā šeit izlēmu? Kāda atšķirība starp vienu? Jo principā es vispār nebiju baigi domājis iepriekš iet tos treneru kursus kārtot. Okay. Man principā viens cilvēks pamotivēja no malas. Un es pats baigi nebiju par to domājis, bet man kaut kā pamotivēja, un tad es tā domāju, labi, varbūt man tiešām labi sanāks. Un tad, kā es tieši šo aģentūru izvēlējos, tas
laikam sākumā es palasīju atsauksmes, vispār paskatījos internetā. Es arī biju dzirdējis par šo vietu no citiem cilvēkiem, kas bija šeit mācījušies. Un tad laikam tāds galējais bija tas, ka es salīdzināju un skatījos, cik ilgi ir jāmācās arī. Un ir vietas, kur ir ilgāk jāmācās, laikam gandrīz gads, kaut kad 10 mēneši. Man liekas, baigi ilgi. Tomēr es gribu ātrāk pabeigt, jo, ja nemaldos, šeit bija 6 mēneši. Un, tas arī bija tāds viens no kritērijiem, kādu es izvēlējos. Bet tā būtībā vadoties pēc atsauksmēm. Okay. Nu, kāds bija tas mācību process un kas varbūt ir tas, kas visvairāk ir palicis atmiņā kaut kāds, nezinu, tur citreiz arī tur jebkādās lietās. Ja šīs bija mans mīļākais priekšmets, ja šī bija mana mīļākā sadaļa. Kas priekš tevis bija mīļākā sadaļa šeit nesot? Jā, tā grūti pateikt. Es jau arī saņēmu, teiksim, tādu online coachingu, ja, no aģentūras, tāpēc, ka es biju neklātienā. Un man tas process bija diezgan grūts, jo es esmu viens pats ar mazu bērnu vēl. Un ar mazu bērnu mācīties fonā arī ir tā kā ļoti, ļoti komplicēti. Bet tāda mīļākā priekšmeta varbūt pat nebija, bet man patika, ka visi pasniedzēji man likās, ka viņi tā ļoti tā brīvi runā, ne tik ļoti kā pēc teorijas, bet arī ar savu pieredzi padalās. Un pastāst tur, kādi atgadījumi ir bijuši, kā ir praksē, ja? Ka tas nav tikai tā kā skolā, kur atveram grāmatu, tagad šodien šitā teorija, viss tikai teorija. Ja? Tur likās arī tā, ka tiešām viņi padalās ar to savu personīgo pieredzi. Tas likās tā patīkami. Kaut kāds cilvēciskais faktors tam visam tika pieslēgts. Jā. Vai izdodas kaut ko no tā, ko tu apguvi likt tagad pašam lietā, klientus mācot, ja, un rādot viņiem kaut kādu piemēru un trenējot? Un kas tas varbūt ir tieši? Jā, daudz kas jauns bija principā. Teiksim tā, vairāk tur no vingrinājuma izpildes mazāk, jo man tomēr jau ir 11 gadu pieredze vingrinājuma izpildē, un tur es tā kā daudz maz viss bija zināms, saprotams. Vairāk es dabūju iedziļināties vispār procesos tajos, kā ķermenis ražo to enerģiju, kā viņš to enerģiju tā kā iegūst, ja, kur viņa paliek, kur tie oglehidrāti paliek, ja, kā viņi nokļūst asinīs, kā no asinīm tālāk uz muskuļiem nokļūst. Viss tas process, viss tā zinātniskā puse. Varbūt, ka viņa nav tik ļoti noderīga tajā ikdienas darbā, ja, bet tomēr tas ir daudz labāk, ka tu saproti, kā tas viss strādā. Un tad tu klientam arī vari pastāstīt kaut kādā momentā, lai viņš arī saprot. Jo tas arī ir ļoti noderīgi, ka tu zini padziļinātāk, jo cilvēkiem arī bieži vien ir tā, ka tu viņam kaut ko izskaidro, kas ir jādara, ja, bet viņam nav motivācija to darīt, jo viņš nesaprot, kāpēc. Ja viņam nav atbildēts uz jautājumu, kāpēc tā ir jādara, tad jau viņam īsti nav tā motivācija. Ja? Kāpēc man tagad tie oglehidrāti tur jāsamazina? Ja? Tu vienkārši pasaki, tāpēc, ka tā vajag. Ja? Protams, kur viņam motivācija? Tad viņam izskaidro, tāpēc, ka tev tur iekļūst glikoze asinīs. No asinīm glikogēns ievadās tālāk muskuļos iekšā. Ja tev tur pa daudz, tad veidojās rezerves. Tas un tas un tās. Tad viņš ok. Un viņš uzreiz to iztēlojās galvā. Un tad arī viņš, protams, kad sāk to praksē izmantot. Jo nākamreiz, kad viņš ņems to šokolādi ēdīs, viņš atcerēsies, jā, pareizi, man taču tās rezerves tūlīt veidosies. Jā. Jā. Tā. Kas ir tas saturs, ko tu lietas sociālās tīklos? Saprotam lieta, ka par un ap noteikti šo visu, kas ir fitnesiņš un iela vingrošana un tā. Un sports kā tāds pats par sevi. Bet kāda tipa saturu tu veido? Vai tas ir tāds vienkārši pamācošs, vai tu veido kaut kādus, skečus pēkšņi filmē? Kāda tipa saturu tu veido caur šo sporta prizmu? Es laikam tāpat nevaru tādā vienā rāmī ielikt iekšā, jo es tā kā cenšos būt tas pats, un par jebko, ko man gribās, es vienkārši lieku iekšā par jebkuru tematu būtībā, pat kas ir ārpus sporta. Ja? Kaut kas notiek, es tāpat kaut ko pakomentēju, kaut kādu savu viedokli izsaku vienkārši. Un man liekas, ka cilvēki arī to vairāk novērtē, ka tu neesi vienkārši tādā pēc vadlīnijām kaut kādā vienā tur virzienā, bet tā, ka viņi tiešām redz, ka tu izsaki savu īsto viedokli. Ja. Un tā par sportu runājot, protams, daļa kaut kāda daža video, kur vienkārši mani treniņi kaut kādi ir safilmēti. Tas laikam vairāk tāds vienkārši priekš sevis, tā kā, lai atzīmētu kaut kādu, tā kā tu, teiksim,
nopublicē kaut kādu savu jauno, labāko rezultātu. Ja? Tas tā tāds atzīmes punkts. Man ir jauns rekords, es viņu ielieku iekšā. Ja? Tas ir viens tāds moments. Otrs, protams, kaut kāds arī pamācošos video, ja? Kas arī ļoti daudziem noder. Bet tad kaut kāda, laikam, lielākā daļa man ir kaut kāda veida tāda motivējošie video. Jo tā es cik no cilvēkiem paklausos. Man īstenībā pašam grūti analizēt savu kontentu, bet es vairāk, kad esmu saticis cilvēkus, viņi vairāk pakomentē un pasaka, kas viņiem tur patīk vai nepatīk. Tad es biežāk dzirdu, ka cilvēki saka, jā, paldies, ka tu pamotivē, tiešām beigu motivāciju iedod. Un tā man jau godīgi arī pašam kā motivācija. Man uzreiz arī tāds, tiešām kādam tas noderēja. Un man arī prieks palīdzēt cilvēkiem. Kaut vai tas ir bez maksas, vienkārši aiz tīras labas gribas. Vai ir izdevies dabūt tādā veidā klientus? Gan jau, vai ne? Jā. Ar sociālajiem tīkliem. Jā, arī uz vietas esot. Ir arī tā, ka zālē cilvēki nāk un prasa, vai nevar šeit trenēt, bet es jau tā kā nevaru vēl tur publiskā zālē trenēt. Saku, nē, jāpagaida. Jā. Cik tev ir sekotāji, drīkst jautāt? Kurā vispār platformā? TikTokā tūlīt būs 12,000 un Instagramā kaut kā 2,500, bet es to samērā, esmu ļoti priecīgs par to īstenībā, ka tas kā ātri aug. Jo es to sāku darīt kaut kādu pusotru gadu atpakaļ tikai būtībā. Iepriekš man TikToks bija vienkārši, man bija profils, kurā bija 0 posti, ja? Un Instagrams man bija tāds ļoti neaktīvs. Tur viens posts ik pēc 3 mēnešiem, ja, apmēram. Tas ir ļoti labs rezultāts, man liekas, pat tik salīdzinoši priecīgs esmu. Jā. Jo man īstenībā viss sākās vairāk ar tādām politiskām tēmām. Visi sociālā tīkli. Un tagad man miksējās viss kopā. Gan politika, pilnīgi viss kopā, bet vairāk uz sportu. Bet jā, sākumā es vēl pat domāju, vai vispār tas sports man ies tajos sociālos tīklos. Bet beigās arī cilvēki ļoti labi to paņēma. Sākumā likās, ka nē, viņš neiet tik labi, laikam pie tās politikas vairāk jāturās. Ja? Bet nē, es sapratu, arī tas ir interesanti. Un tiem pašiem, kam politika interesē arī sports un uzlabot veselību. Un tas viss tur aizgāja roku rokā beigās. Jā, vai tevi tad var saukt par kaut kādu to fitness influenceri? Nē, jā? Es nezinu. Man varbūt nepatīk kaut kāda birka uzkarināt, bet jā, vienkārši tas ir tas, ko es daru. Kā tu vispār skaties, ka caur sociālajiem tīkliem tiek kaut kādas lietas, nevis nopārdotas, bet, redz, uz kaut ko tu tā kā ieinfluencē, uz kaut ko tu pavelc. Ne konkrēti par tevi runa ir, bet teiksim, ir influenceri, kuri pat citreiz paši nezinot, ko par kaut kādiem uzturbagātinātājiem, piemēram, runājot, kaut ko mēģina nopārdot, kas arī izdodas. Bieži vien, bet tātad tu esi kaut kādu, tu tā kā staigā pa tādu naža asmeni mazliet ar šo, jo tu īsti pats nezini, ko tu tur tirgo un tādā veidā, jā. Vienādi sakot, kāda ir tā robeža starp sociālo tīklu un realitāti patiesība? Jā. Šitais tāds labs jautājums īstenībā, jo es ļoti bieži redzu, ka cilvēki reklamē paši pat, ko viņi nezina vispār, kas tas vispār ir, kas tur ir iekšā, teiksim, par tiem pašiem uzturbagātinātājiem runājot. Tur tik, es nezinu, tas pats Herboxa kaut vai, jā, kaut kādi tur dzērieni, viss kaut kas ir ļoti pārcenots, nenormāli dārgs, jā, tur es saprotu, ka cilvēkam vienkārši ir samaksāts, viņš to dara, jo viņam samaksā, bet būtu jau vairāk arī, manuprāt, tiem patērētājiem jāsaprot to, ka kāda iemesla dēļ tas cilvēks to reklamē un posto. Vai viņš to posto tiešām tāpēc, ka viņš pats lieto, vai tikai tāpēc, ka viņam samaksāja par to. Man liekas, ka cilvēki arī bišķiņ sāk gudrāk mūsdienās palikt, un viņi arī vairs tik ļoti neuzķerās uz šo te. Vismaz, cik esmu pamanījis arī, tad, tā kā vērtējot vispār analītiku, cik daudz tie sēli sanāk, ja, influenceriem. Viņi bišķiņi arī samazinās tomēr tas sales rate, jo agrāk tas bija krietni augstāks, tur influencers varēja jebko ielikt, es lietoju šito, visi uzreiz to pirks. Jā. Tagad jau tomēr cilvēki ir apdomīgāki, viņi bišķiņi saprot, kā tas strādā, viņam iedod bez maksas, viņam samaksā, ja, vai kaut ko tādu. Man personīgi ir tā, ka man arī ir pāris tā kā sadarbības, ja, bet šīs sadarbības ir tikai tāpēc, ka es pats lietoju to produktu. Ja es to produktu pats nelietotu, man viņš nepatiktu, es nekad dzīvē viņu vispār nereklamētu un nekādā veidā nesaistītu ar sevi. Ja. Tā kā es
novēlētu influenceriem vairāk, lai viņi tiešām reklamē tikai tos produktus, kas viņiem arī pašiem patīk, ko viņi paši lieto, tad arī tu vari tiešām ieteikt cilvēkiem to produktu. Vai tev ir sajūta kaut kāds, nezinu, vai lauciņš vai veids, kā veidot saturu, šobrīd netiek pārstāvēts Latvijā? Vai, teiksim, paņemam jaunu cilvēku, viņš grib tagad mēģināt sākt ražot kaut kādu saturu sociālajos tīklos. Visdrīzāk, ka taisot vienkārši tur dzīves stila kaut kādu kontentu, ko īsti nevar nemaz atbildēt uz jautājumu, ko tu taisi, kas tas tāds ir. Potenciāli mazāk iespēja, ka viņš uzsprāgs jau un aizies. Jā. Vai ir kaut kāds kontents, ko tu redzi, ka šobrīd vai nu pietrūkst, vai varētu attīstīt? Jā, man liekas, ka tur laikam tāpat nevar pateikt, ko specifiski katram būtu jādara, jo man liekas, katram ir jādara to, kas viņam vislabāk padodas pirmkārt, un par ko viņš ir vislielākais eksperts, un par ko viņš visvairāk var pastāstīt. Jā. Vai arī savādāk, tad tam arī nav jābūt informatīvam. Ja tu esi tur ļoti, komiķis, ja, tu tur arī vari sasmīdināt cilvēkus. Ja, arī ļoti daudz šādu veidu kontentu veido. Ja. Un tas arī ir ļoti labs un smieklīgs kontents. Un, katram jāatrod vienkārši savu nišu vajag atrast. Es tev specifisku. Tik ļoti šim piekrītu. Man liekas, ka, un, protams, arī to personisko kaut kādu līniju saglabājot, ja, to cilvēciskumu un tā tālāk, ka nevis taisīt par un ap visu it kā kontentu, vai ne? Kaut gan tīri teorētiski tu vari to darīt, bet tu esi vienas konkrēti nišas tā kā pārstāvis un tad dot savu personisko kaut kādu skatījumu un tā tālāk. Kā tu esi izvēlējies? Ko es gribēju pieminēt, ka vienkārši galvenais ir jāsāk kaut ko postot. Jā. Jo arī tu nekad nevarēsi izdomāt visu perfekti un pieslīpēt līdz galam. Vienkārši ir jāsāk darīt, jo tā arī laikam bija mana kļūda, kad man arī bija tā kā gadiem doma, ka es gribu postot, es gribu iedvesmot cilvēkus, bet es nezinu kā, un es tur ilgi sēžu un kaut ko domāju, un beigās nekas nenotiek vienkārši. Es neko neiepostoju. Bet tad, kad es sāku to darīt, tad es jau tā kā sajūtu, tur cilvēki jau paši kaut ko pakomentē. Šitas ir labs, šitas viņam patīk. Tu jau pēc skatījumiem redz, šitas aizgāja, es taisīšu vairāk šito atkal. Vai ne? Un tā tu arī pats vienkārši tajā prakses ceļā var izanalizēt, ko vairāk sniegt, kam ir lielāks pieprasījums, un tajā pašā laikā arī, kas tev pašam patīk. Laiks mums nenormāli ātri skrien, tas ir viens. Mēs jau pamazām tojamies tā kā noslēguma mirklim, bet saki, ja šī ir pārāk delikāta tēma, kurai pieskārties, pārāk varbūt personiska tēma, kurai pieskārties, tad tu droši vari vērst uz to uzmanību, bet mazliet par veselības aspektu es gribu parunāt, jo tu pats arī esi dalījies ar to savos sociālajos tīklos, bet vienā dzīves posmā tev bija diezgan nopietnas veselības izaicinājums, vai ne? Jā. Cik tu gatavs esi šobrīd par to runāt? Varam droši, mierīgi. Pastāsti, kas notika, kas bija un kā tu ar to tiki galā. Jo tas bija tas, no kā iespējams, ja runa ir par veselību, cilvēki baidās visvairāk. Jā, teiksim tā, 19. gada beigās nonāca slimnīcā ar vēdera sāpēm, un man paziņoja, ka man ir ļaunprātīgs audzējs, jeb vēzis. Ja. Un tad sākās mana cīņa uz turpmākajiem 2 gadiem. Bija pusgads ķīmijterapijas, operācijas dažādākās, izārstējos, tad bija 5 mēneši, kā viss kārtībā, likās, ka jau esmu izārstējies, pēc 5 mēnešiem atkal sākās vēlreiz viss no jauna. Un atkal bija tas viss pats jādara, un tikai vēl trakāk bija, tur vēl stiprāks ķīmijterapijas jāveic. Tas tādā īsumā. Un jā, tas bija apmēram 1,5–2 gadu garumā šis process ilga. Un šī procesa laikā, ko es gribētu pamotivēt cilvēks, kas man liekas visvairāk palīdzēja, bija šis veselīgais uzturs un aktīvais dzīvesveids. Jo būtībā visus šos 2 gadus ārstējoties, es vispār nekādā gultas režīmā nesēdēju reāli. Man tur ārsti teica, nē, tu tur jāatpūšās, jābūt gultā, tu nedrīkst tur to, šito. Es visu laiku kaut kur biju ārā tikai. Es visu laiku pavadīju laiku, kaut kur gāju pie dabas, tur pastaigās gāju. Visu laiku veselīgi ēdu, daudz ūdeni dzēru un tā kaut kā man tiešām
ļoti maz bija blaknes no visām tām ķīmijterapijām. Nu, bija tā maksimāli labi, cik vien labi varēja būt tas viss process. Un es uzskatu, ka tas bija tikai vienīgi dēļ tā veselīgā dzīvesveida un uztura. Jo arī māsiņas man visu laiku tur biedēja, ka būs sliktas dušas, būs tas šitais. Man nekas nebija no tā reāli, kam vajadzēja būt. Bija, protams, ka bija briesmīgi, bija ļoti slikti, bija daudz kas slikts, bet nebija tik slikti, kā varēja būt. Ko tu varbūt iemācījies pats par sevi visu šī perioda laikā un varbūt par kaut kādām dzīves vērtībām, iespējams, jo daudz arī par to ir dzirdēts, jā, ka ejot cauri tādiem grūtākiem laikiem dzīvē, tu saliec pa plauktiņiem ļoti daudz ko. Jā, šitais bija tāds, man ļoti liels pārbaudījums, un tā laikā es sapratu, ka pieņemsim kaut kādām tur mantiskām lietām vai kaut kādām finansēm un tādām lietām, ka tā vispār nav problēma nekāda dzīvē, ka galvenā lieta ir veselība, ja. Un tagad cilvēki man sūdzās, viņiem tur kaut kas tur slikti, tur baigais stress par to. Es domāju, par ko tu vispār streso? Tu vispār nevar iedomāties. Man īstenībā pēc šitiem visiem notikumiem man vispār vairs nav stresa dzīvē. Man liekas, tā kā viss ir pupa mizas reāli. Ja tev ir veselība, tas dzīve, viss kārtībā. Visu var atrisināt. Kaut kas notika, tāpat to var atrisināt. Es uz visu skatos tagad daudz vieglāk. Vispār tā kā bez stresa. Un paldies, ka tu runā par to visu. Es domāju, ka tu iedvesmo ne tikai tos, kas varbūt iet līdzīgam procesam cauri, bet arī liec aizdomāties tiem cilvēkiem, kuriem, viss ir kārtībā. Jā, šis ir arī vispār viens no tematiem, par ko es runāju sociālos tīklos. Dažreiz aktīvāk, dažreiz mazāk aktīvi, kad uznāk kaut kāda iedvesma par to atkal runāt. Es brīžiem par to nerunāju pusgadu, tas atkal par to parunāju, jo cik var pa vienu tematu runāt. Bet ko es redzu, ka pie manīm ļoti daudz vispār cilvēki griežās pēc padomu, kas paši ir onkoloģiju slimo, ja? Un es vienmēr viņiem visiem atbildu ar garām ziņām, es vienmēr viņiem voice ziņas sūtu un parunāju. Man tas kaut kāds ļoti tāds tuvs temats ir. Un, man prieks, ka arī tos cilvēkus var iedvesmot, jo viņi reāli paši arī raksta, es noklausījos tavu podkāstu, tu man iedvesmo, es tagad deju tam pašam cauri. Tu man liki saņemties, es arī tagad deju pastaigās. Es redzu, ka cilvēki tiešām no tā iedvesmojās. Un pieņemsim, kad es arī pats gāju cauri tai onkoloģijai, tajā brīdī man nebija ko paklausīties, ko paskatīties, kas kaut kam līdzīgam ietu cauri. Ja? Tāpēc man liekas, īstenībā, ka tas ir baigi labi, ka tu ar to dalies. Ja? Jo redzi, tad citam cilvēkam atkal ir iespēja. Viņš var paklausīties kaut kādā manā viedoklī, paskatīties, kā man gāja, ja? Un justies kaut kā, ka viņš nav viens pats tajā. Kāds bija atgriešanās process tīri līdz tam, ka tu izskaties tā, kā tu izskaties šobrīd? Paldies. Ceru, ka labi. Ļoti labi izskaties. Kāds bija tas process pēc tam? Jo, ķermenis ir ļoti nomocīts. Vai ne? Tajā visā gan ķīmijterapija, gan vienkārši noteikti arī saslēgt to ar savu galvu, ja, kam tu ej šobrīd cauri. Nav nemaz tik vienkārši uzdevums. Kāds bija tas atgriešanās process? Jā, redz, tas ir tāds interesants temats, jo man vienmēr tā, fiziskā forma ir bijusi ļoti svarīga. Ne jau tas ārējais izskats vairāk, bet man vienmēr bija svarīgi, ka tu tur jājūtās spēcīgam, enerģiskam un tā tālāk. Ja. Un pēc tam pirmajām ķīmijām un visām operācijām, tad, kad man tas viss beidzās, ja, es atkal ar pilnu spāru metos iekšā sportā, ja, atkal atgūvu savu formu, atgūvu visu. Un sāku justies jau riktīgi labi, un tad man pēkšņi otrais atnāca tas, ja, atkal otro reizi tā onkoloģija atnāca. Tajā brīdī man vispār likās, ka man būs breakdowns, kas tūlīt salūzīšu, bet nē, es kaut kā noturējos. Es to izturēju, es vienkārši akceptēju to visu, kas notiek. Un neko gāju vēlreiz tam visam cauri. Atkal zaudēju savu svaru, atkal jūtos vājš, jūtos slikti. Tur viss ķermenis ir sapampis, vienkārši bāls. Un, ļoti tur daudz dažādas blaknes ir. Bet pēc tam, kad tas viss beidzās pavisam, ja, atkal metos iekšā sportā. Un kas ir baigi interesanti, ka ļoti ātri es dabūju atpakaļ principā 3 mēnešu laikā, manuprāt, tas izskatījās tā, ka nekas ar mani nebūtu bijis nekad. Jo tad, ja tu esi visu dzīvi bijis aktīvs, sportisks, tev ir bijusi tā bāze, ja, muskuļu atmiņa ļoti labi strādā. Ja es būtu neko nekad nedarījis iepriekš, man tur kaut kā atgūties būtu ļoti grūti. Bet tā kā es visu mūžu jau biju smagi strādājis,
tad man pietika ar 3 mēnešiem, lai es būtu atpakaļ gandrīz tajā pašā līmenī kā iepriekš. Un, kad pagāja jau pusgads, es jau pat biju vēl labāks nekā iepriekš. Un es jūtu, ka manī pat vēl lielāka motivācija iekšā ir strādāt vienkārši. Milzīgs paldies, ka tu padalies arī par šo mūsu podkāstu ietvaros. Noslēgumā, cilvēkiem, kas šobrīd skatās, tieši viņam aicinājums kaut kāds kustēties. Kāpēc būtu jākustās, kāpēc būtu jānodarbojas ar sportu un kas tajā visā ir pats skaistākais? Jā. Es ieteiktu skatītājiem nodarboties ar sportu, jo, kā redzu manā situācijā, tas pat būtībā var izglābt dzīvību arī. Ja ar tevīm dzīvē atgadās pats ļaunākais, tev ir disciplīna un tev ir spēks, lai tiktu tam cauri. Tas ir viens. Otrs arī tas, ka tas noder jebkurās dzīves situācijās būt aktīvam un enerģiskam vispār. Globāli. Ja? Jo, piemēram, arī tagad es esmu būtībā viens pats ar mazu bērnu, 3-gadīgu. Ja? Es iedomājos, ja man nebūtu tā enerģija un man nebūtu tas spēks, kā man ir šobrīd, es laikam netiktu pat ar to galā. Bet šobrīd man tā, ka es visam mierīgi tieku cauri. Visus var izdarīt, visam man laiks pietiek, man pietiek enerģija, nezinu, no 6 rītā līdz 11 vakarā tāda sajūta. Ja? Ja man tā visa nebūtu, tad es nezinu, tad es droši vien būtu kā liela daļa no tās pelēkās masas, kas sēž mājās pie televizora, dīvainā, dzer aliņu un sūdzās, ka viņam nekam nav laiks, viņam nepietiek spēks un tā tālāk. Ja? Tāpēc tas viss tev nodara arī ikdienā. Skatītājiem es varu pateikt tā. Šodien mēs esam ierakstījuši diezgan daudz epizodes, un, zini kā, epizožu ietvaros, ja tur ik pēc katras epizodes tu kaut kādu jaunu informāciju iegūsti, vēl kaut ko, protams, ka nogurums arī kaut kādā ziņā sakrājas, bet mūsu saruna un tas, ko tu šobrīd izstāstīji, redz, es saku, tu iedvesmo arī cilvēkus, kuriem viss ir kārtībā. Tu esi atkal enerģijas latiņu uzsitis uz augšu, un paldies tev milzīgs par to, ka tu padalies, ka tu atnāci. Un lai veselību un lai pietiek enerģijas dot gan sev, gan pārējiem arī turpmāk. Tev tāpat. Paldies, Robert. Paldies skatītājiem. Tiekamies jau pavisam drīz nākamajās epizodēs un neaizmirstiet, ka jūs esat paši labākie. Ja? Tiekamies nākamreiz. Čau!